So today's a big day, Šodien ir liela diena, Mother's Day. mātes diena. It's also the birthday of our twin sons. Šī arī mūsu dvīņu dzimšanas diena. So we had two older boys, Mums ir divi vecāki zēni, and Laura always wanted a girl. un Laura vienmēr vēlējās meitu. Okay, we'll try to have a girl. Mēs centīsimies tikai meitas. And they came out two twin boys. Un tad tas bija beigās ar diviem dvīņu zēniem. We said that's enough. Mēs teicām, pietiek. They weren't girls, Viņi nebija meitenes, protams, but God truly blessed us with them. bet Dievs mūs patiesi svētīja ar viņiem. So they're having a big celebration today, Mother's Day and their birthday. Šodien viņi arī svin tāda liela svinības. Ir mātes diena un viņa dzimšanas diena. So yesterday morning I was walking from where I'm living to the station. Vakar rīt es devos ceļā no tās vietas, kur es dzīvoju, uz staciju, I was going to catch the bus, lai noķertu, lai dotos autobusu. and they put a fence up next to the railroad track. Un tas, ko es redzēju, ir uzlikts žoks gar dzelzceļa līniju. They took away my shortcut. Viņi paņēma prom manu īstceļu, vai es nevarēju pa ātro tikt, kā esmu ieradzies. But as Americans and Latvians often do, Bet tā kā amerikāņi un latvieši bieži tā dara, somebody made another shortcut. kāds cits ir jau iestaigājis citu īstceļu. So maybe we can't go this way, Varbūt mēs nevaram iet šajā virzienā. but we can cut the corner and go this way. Mēs varam tā kā nogriezt kādu stūru un iet atkal pa īso ceļu. So I didn't take the shortcut. Bet es šoreiz neņēmu to īso ceļu. No, I did take the Nē, shortcut. patiesībā es gāju pa to īso ceļu. It's inside of us Tas ir mūsos dabīgi. to take the shortest path, Ņemt to īsāko ceļu. to take the easiest way. Paņemt to vieglāko ceļu. But actually, that's not the easiest way. Bet patiesībā tas nav tas vieglākais ceļš. There are no shortcuts in life. Dzīvē nav īsta ceļa. Finances. Finansiāli. Finanses. There's a girl in Riga that has lived with Laura and I. Ir kāda meitene Rīgā, kur kopā ar Lauru un man dzīvoja. We're trying to mentor her. Mēs cenšamies būt kā mentori viņai. She doesn't have a job. Viņai nav darba. And so I asked her what she wanted to do. Un es jautāju viņai, ko tu vēlētos darīt. And she said she wanted to own an apartment building Viņa teica, es vēlētos, ka man pieder daudz dzīvokļu nams. and let people just pay her for living in her apartment. Lai cilvēki vienkārši viņai maksātu par to, ka viņi ļauj cilvēkiem dzīvot viņas dzīvokļos. That's a great plan. Lielisks plāns, But she doesn't have any money. bet viņai nav nemaz naudas. She doesn't have an apartment building. Viņai pat nav šāda dzīvokļu māja. She wants to take a shortcut. Viņa vēlās iet to īstceļu. There's two secrets, Ir divi noslēpumi. not shortcuts. Tad neņemt īstceļus. The secrets to your finances. Tad noslēpumi uz kādām finanses Number lietām. one is to work hard. Tā pirmā lieta ir smagi strādāt. Number two is to spend less than you earn. Un otra lieta ir tērēt mazāk nekā tu nopelni. That's all you have to do. Tas ir viss, kas tev ir jādara. It's simple. Vienkārši. There's no shortcut. Nav īstceļu. There's no shortcuts in your marriage. Nav īstceļu jūsu laulībā. It's hard work. Tas ir smags darbs. You have to be dedicated Jums ir jābūt ar to nodošanos. that one other. Viens pret otru, vienam pret priekš otru. You have to sacrifice for them. Jums ir jāupurējas priekš šī otra. Sometimes you have to bite your tongue Dažkārt jums ir jāiekož mēlē. and not say what you really want to say. Un nepateikt to, ko tu patiesi vēlies teikt. There's no shortcuts. Nav īstceļu. Look at me. Pastieties uz mani. At one time, I was a pretty good athlete. Bija kāds laiks, kad es biju diezgan labs atlēts. Actually, I was a really good athlete. Patiesībā es biju ļoti labs atlēts. I can even show you pictures. Es varu pat parādīt bildes, But I started taking shortcuts. bet es sāku iet īsos ceļus. Shortcuts to the table. Ātrāk īsāko ceļu pie galda. Shortcuts to the kuka. Īsceļus pie kūkām. Shortcuts to everything I like. Īsceļu pie viss, kas man patīk. No longer am I an athlete. Vairs es neesmu šāds atlēts. I know what you see. Es esmu tas, ko jūs redzat. There's no shortcuts in your spiritual life. Nav īsceļu jūsu garīgajā dzīvē. This is the most important. Un tā ir vissvarīgākā lieta. Are you making shortcuts with your
daily quiet time with God? Vai jūs ņemat īsceļus savā attiecībā uz savu ikdienas kluso laiku attiecībās ar Dievu? Do you take shortcuts and not read your Bible? Vai jūs ņemat īsceļus un nelasat savu Bībeli? Do you take shortcuts and not pay your tithe? Ņemat īsceļus un neziedojat? Do you take shortcuts and not thank God for the blessings He's given you? Un ņemat īsceļus un nesakat Dievam paldies par tām svētībām, ko Viņš jums dāvā? When I took that shortcut yesterday morning, Kad es paņēmu devos šajā to īso ceļu vakar rīt, I was just following in the path where other people have gone. es vienkārši sekoju pa to ceļu, kur citi cilvēki jau bija gājuši. And soon that path will get deeper and deeper and deeper. Un drīz tā acīm būs dziļāk un dziļāk. No grass will grow there. Nekāda zelta tur neaugs. Everything will be stomped down. Viss būs nobradāts. And one day, Un vienu dienu there'll be a fence that'll be built there tur būs kāda to keep me from svēta, making those shortcuts. būs kāda sēta, kas ir uzcēlta, lai mani atturētu no šīs ceļa. We have to be careful with the shortcuts that we take. Mums jābūt uzmanīgiem ar tiem īsceļiem, ko mēs ņemam. There's a reason we're taking that shortcut. Ir kāda iemesla, kāpēc mēs dodamies pa šo vieglāko ceļu. It's the easy way. Tāpēc, ka tas ir vieglāks ceļš, That's not the best way. bet tas nav tas labākais ceļš. Jesus tells us this: Jēzus mums saka šo: I am the way. es esmu ceļš, I am the truth. es esmu patiesība, I am the life. es esmu dzīvība. There's no other way except Him. Nav cita ceļa kā tikai Viņš. No shortcuts. Nav īsceļa. No thinking, I know better. Ne domāšana, es zinu labāk. I am the truth. Es esmu patiesība, I am the life. es esmu dzīvība, I am the way. es esmu ceļš. Let's don't take shortcuts this week. Neņemsim šajā nedēļā, nedosimies īsceļos šajā nedēļā. Paldies. Thank you, Lord.